Neliela izmēra manevrēt spējīgs un drošs, piemērots kā pilsētas vidē tā izbraukumiem uz laukiem. Lieli logi, jumta lūka, ērti sēdekļi un temperatūra ziņā komforts kā ziemā, tā vasarā. Speciāls bagāžas nodalījums, gida sēdvieta aprīkot ar mikrofonu un radio uztvērēju. Šīs galvenās vērtības tika pieminētas bukletā, kas pirms 50 gadiem reklamēja RAF 977E Latvija, pirmo sērijveidā ražoto turistu mikroautobusu Padomju Savienībā. Savā pirmajā dzīvē 1963. gadā ražotais busiņš kalpoja Valmieras slimnīcas vajadzībām, bet pēc norakstīšanas tā darba mūžs varēja beigties kādā no pārkausēšanas krāsnīm. Laimīgā kārtā mikroautobusu atrada un kā vērtīgu eksemplāru atzina Rīgas motoru muzeja darbinieki. 2 gadus norisinājās rūpīga autorestaurācija, lai 2013. gada 31. janvārī pulksten 16. vecākais turismu un atpūtas mikroautobuss RAF 977E Latvija ieņemtu savu goda vietu Rīgas motoru muzeja spēkratu vidū.